Tarbatu, Dorpata, Jurjeva, Tartu. Viena pilsēta, dažādas valstis. Vēsture pārzīmē valstu robežas. Varas maina vietu nosaukumus, tautas un kultūras sajaucas. Vēsture šodien kļūst pētniekiem tik sasniedzama, kā vēl nekad agrāk. Arhīvu plauktos gadiem krātās vēstures liecības no 19. gadsimta otrās puses līdz 20. gadsimta 20. gadiem, tagad pieejamas internetā. Kartes, baznīcu grāmatas, studentu un mācību spēku lietas un personu dokumenti digitalizēti Igaunijas, Latvijas, Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Pārrobežu e-arhīvs rezultātā. Vairāk nekā 100 digitalizētās pārrobežu teritoriju ceļu un pilsētu kartes ļauj pētniekiem precizēt apdzīvoto vietu nosaukumus un administratīvo piederību. Baznīcu grāmatas ir viens no pamatdokumentiem dzimtu vēstures pētniecībā. Tās ļauj izsekot līdzi cilvēka dzīves lielākajiem notikumiem – dzimšanai, kristībām, laulībām, nāvei. 3 valstu arhīvu digitalizētajās 19. gadsimta baznīcas grāmatās ir skatāms tā laika sabiedrības portrets. Tajā savijušās daudzas tautības un valodas. Igaunijas Nacionālais arhīvs iekļāvis Tērbatas, Valgas, Narvas un Pērnavas drauģu baznīcas grāmatas. Tajās uzkrāti dati par igauņiem, krieviem, latviešiem. Latvijas Nacionālais arhīvs digitalizētajā krājumā iekļāvis pareizticīgo draudžu, Rīgas Gribenščikova vecticībnieku draudzes un evaņģēliski luterisko draudžu baznīcu grāmatas Valkas apriņķī. Sanktpēterburgas centrālā valsts vēstures arhīva devums ir Pēterburgas pilsētas un guberņu baznīcu draudžu baznīca un metriskās grāmatas, kurās atrodams ziņas par šīm draudzēm piederošajiem igauņiem un latviešiem. Sanktpēterburgas, Rīgas un Tērbatas 19. gadsimta augstskolu matrikulu reģistri, studentu un pasniedzēju lietas ir vēl viena vērtība, kas turpmāk internetā būs pieejama katram. Tērbatas universitātē reģiona jaunieši studēja humanitārās un eksaktās zinātnes, medicīnu un jurisprudenci. Inženieru tehnisko izglītību ieguva un arī lauksaimniecību mācījās Rīgas Politehniskajā institūtā. Pēterburga tolaik piedāvāja plaša spektra augstāko izglītību, tā skaitā mākslā un mūzikā. Īpaša digitālās kolekcijas sadaļa ir veltīta tiem absolventiem, kuru turpmākā sociālā, politiskā un kultūras darbība ir vēsturiski nozīmīga. Viņu gaitām palīdz izsekot studentu lietas, apliecības, izraksti no dzimšanas reģistriem, dzīves apraksti, fotogrāfijas, pases, eksāmena rezultāti un diplomi. Pārrobežu e-arhīvu ieguvējs ir ik viens savas dzimtas un vēstures pētnieks. Arī Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu reģiona profesionāļi, arhīva institūcijas, pētnieki un studenti. Turpmāk katram būs brīva pieeja pārrobežas arhīva digitālajam krājumam interneta vietnē.